Inšallah, šī dziesma būs par veciem penšiem. Jā, es strādāju pansionātā, esmu tāda kā auklīte. Es viņus visus auklēju, tos vecos krabjus, kas ir izmest no mājām. Vecos krabjus, kas nestāv kājās, bļa. Man viņi noriebušies līdz kaklam, bļa. Es vienreiz vienam aklam, bļa, iepisu ar kāju par rīkli, bļa. Un nu tā īstenībā normāla sajūta toreiz bija. Bet pohuj, ble, nākamajā dienā viņš man iesūdzēja tiesā, bleģa. Es pēc 2 dienām ielaidu viņam svinu miesā, un viņš vairāk nav tajā pansionātā. Bet nekas viņš man vēl ir palicis prātā. Bet tur jau vēl ir daži naži, kas tā normāli besī, ble. Katru vakaru taisa presīti, 10 reizes salūst muguru kauls, ble. Viņi man liek sauc Raimonds Pauls, ai ta pierās nahuj. Pohuj, nahuj, kā viņu sauc. Es atceros, ka bērnībā viņš ar traktoru brauc. Pareizi, viņš ir no 1850 mestā gadā, laikā traķi vēl nebija izgudroti. Proti, un tad tālāk ir viena vecenīte, ble, kurai visu laiku mati krīt ārā, ble. Viņa siež pansionāta bārā, ble, un reit tikai pa 100 ble. Un ta viņu, ble, Jānis man ir augšā un zaibal, ble, izkrīt viena plauša nahuj viņai ārā. Zaibal, es viņu nahuj vienkārši nospārdu un piemetu pie visiem pārējiem līķiem. Tad ir vēl viens vecis ar veceņu ķipa, skaitās 2, tikai atšķirība tā, ka vecene ir par 30 gadiem jaunāka nekā viņš, ble. Un tā es nevaru saprast, kā viņa var būt 2, ble, pilnīgs bezsakars, ble. Nahuj to pansionātu, ble, es tur vairāk nestrādāšu, nahuj direktor, es rakstu atlūgumu, man pietiek, pietiek. Direktor, es rakstu atlūgumu, man pietiek, man pietiek. Show